Labvakar, turpinājumā jaunuma sportām sāksimies ar basketbolu. Kristaps Porziņš nespēlēs Latvijas izlasē jūlijā gaidāmajās pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas spēlēs pret Nīderlandi un Austriju. Liepājnieks varēšot palīdzēt izlasē augusta spēlēs, ja vien komandai tām izdosies kvalificēties. Gan pie futbola šodien un agrā rītā turnīru sāks vairāki favorīti. Norvēģija spēlēs ar Irāku, Argentīna ar Alžīriju, bet Franciju eksaminēs Senegāla. Savukārt vēl viena pretendenta uz titulu Spānija spēlē neizšķirt ar Kaboverdes vienību 0-0. Nepārprotami Spānija dominēja, bet bumbu tā arī vārtos nedabūja. Spānija izdarīja 24 sitienus pa vārtiem, 7 reizes trāpīja rāmī, bet galvenais varonis 40 gadus vecais vārtsargs Voziņa visus atvērīja. Viņš kļuva par mača varonu un pēc spēles ieguva vairāk kā 7 miljonus sekotāju Instagramā. Citā H grupas spēlē Miami Urugvaja tikai mača izskaņā izglābās no zaudējuma, cīnoties neizšķirti 1-1 ar Saudu Arābiju. 1-1 spēlēja arī Beļģija un Ēģipte. Mača 20. minūtē pēc Mohameda Salāha piespēles bumbu vārtos raidīja Emams Ašūrs un 1-0. Turpinājumā komandas apmainījās ar bīstamiem uzbrukumiem. Tie turpinājās arī pēc pārtraukuma. Pēc Kevina De Bruynes izpildītā brīvsitiena bumba trāpīja pa Ēģiptes vārtu stabu. Pēc brīža Beļģijas vārds jau apdraudēja Salāks. Pēc 66. minūtēm laukumā devās Romelu Lukaku. Tieši viņa cīņas spars sekmēja vārtu gūmu. Bumbu savos vārtos raidīja Mohameds Hani. Beļģijai bija vēl labas iespējas, bet rezultāts tā arī nemainījās. Neizšķirts arī Jaunzēlandes un Irānas mačā. Irāna 2 reizes atspēlējās un beigās 2-2. Elijah Justs kļuva par pirmo jaunzēlandieti, kurš guvis 2 vārtus vienā pasaules kausa mačā. Uzreiz pēc spēles Irānai pavēlēts doties atpakaļ uz Meksiku. Rīga FC UEFA Champions League kvalifikācijas turnīrs sāks ar mačiem pret Armēnijas čempionu vienību Erevānas Ararat Armēnija. Pirmā spēle viesos 7. un 8. jūlijā. Savukārt konferences līgā RFS spēlēs ar Ziemeļīrijas Glentoran, bet Liepāja ar Melnkalnes vienību Dečič. Bet Latvijas virslīgā šodien 2 spēles. Daugavpils uzņēma Supernova. Komandas spēlē ļoti līdzīgi un tā arī bumbu vārtos dabūt nespēja 0-0. Savukārt Kurzemes derbijā Liepāja uzņēma Grobiņu. Jau no pirmajām spēles minūtēm Grobiņu devās uzbrukumā un panāca savu. Skaisti sita Alijā Runa un, lai kā centās Dāvis Ošs, bumba bija Liepājas komandas vārtos. 19. minūtē Runai bija iespēja rezultātu dubultot, bet šoreiz viņa izgājienu apstādināja Ošs. Un joprojām 1-0. Turpinājumā vairāk uzbruka Liepāja, bet līdz pārtraukumam rezultāts nemainījās. Pēc pārtraukuma komandas turpināja uzbrukt un ļoti demonstrēja labu futbolu, bet rezultāts tā arī nemainījās. Grobiņai uzvara 1-0. Mūsu basketbola klubi turpina gatavoties jaunajai sezonai. Rīgas Zeļu treneru komandu pastiprinājuši ar Akseli Vairogu. Viņš būs Roko Kondratoviča asistents. Savukārt jau bijušais Rīgas Zeļu ģenerālmenedžeris Artūrs Šenhofs tagad būs VF Rīgas sporta direktors. Jaunizveidotajā amatā Šenhofa pienākumu būs komandas komplektācija un sezonas sportiskās stratēģijas īstenošana. Mūsu dāmu 3-3 basketbola izlase ar uzvaru sākus Eiropas kausa kvalifikāciju. Marta Leimane, Marta Miščenko, Digna Strautmane un Ketija Vihmane uzvarēja Grieķiju. Sākums mačam maz rezultatīvs. Komandas vairāk spēlēja aizsardzībā. Pēc pirmās pauzes spēle kļuva dinamiskāka. Komandas daudz uzbruka. Turklāt ar labām sekmēm realizēja tālmetienus. Pēdējās mača 30 sekundēs mums padevās labi uzbrukumi un beigās 13-10. Rīt mums pretiniekos Lielbritānija un Austrija. Šodienā Austrija šajā pārī bija labāka ar 16-10. Grupas 2 labākās komandas cīnīsies par 2 ceļazīmēm ar A grupas labākajām vienībām. Tas Bukarestē, bet jau nākam pirmdien tepat Priekuļos ar individuālo braucienu sāksies Latvijas čempionāts ar riteņbraukšanā. Par dalībnieku sastāvu un šī gada jaunumiem stāsta Matīs Timofejovs. Latvijas un Baltijas čempionātā startēs teju visi labākie riteņbraucēji. Skaidrības nav par pasaules tūras komandu sportistiem Tomu Skujiņu un Kristu Neilandu. Viņi, kā jūs zinat, joprojām cīnās par vietu komandas sastāvos uz Tour de France. Tas tuvāko dienu laikā būs zināms. Jā, kāds varbūt ir pamanījis, ka Skujiņš jau ir pieteicies, bet viņš ir nodrošinājies pie gadījuma, ja gadījumā tomēr netiek uz Tour de France, jo abus 2 pasākumus apvienot ir ļoti izaicinoši gan no tehniskā viedokļa, riteņu atvešanas, aizvešanas, gan arī, protams, tīri no veselības viedokļa. Pēdējos gados Latvijas čempionāta individuālais brauciens notika Biķernieku trasē, bet šogad to uzņems Priekuļi.
Atsauksmes ir pozitīvs par to, ka tā būs tāda īsta spēku pārbaude un nejaušības tajā trasē nebūs nekādas. Ja ir tie auguriņi, tad tas izlīdzina to, ka nav tik liela nozīme tam svaram, augumam. Var visi cīnīties, bet individuālajā braucienā mūsdienās ir ļoti, ļoti svarīga tā tehnika, kas profesionālā līmeņa braucējiem mums Latvijā visiem ir augstākajā līmenī. Tā būs unikāla iespēja braukt pa satiksmes ceļu, pietiekami liels nozīmes, bet slēgtā satiksmē bez mašīnām, bez nekāda apdraudējuma riteņbraucējiem. Un, manuprāt, tas jau ir ievērības cienīgi un tas jau ir unikāli par to, ka tāda iespēja būs. Kristians Belahvoščiks būs viens no sacensību favorītiem. Pirmo gadu viņš pārstāv Vācijas kontinentālo komandu Bikeaid. Sezonas laikā Belahvoščiks vairāk kārt kāpis uz goda piedestāla, turklāt uzvarēja Beninas tūras kopvērtējumā. Vērtēju ļoti pozitīvi. Protams, pašā sezonas sākumā vajadzēja adaptēties pie jaunās komandas, nedaudz pamācīt komandas biedrus. Tas pats sākums, pirmās sacensības jau bija uz piedestāla, kas ir ļoti labi. Nākamās nedēļas izskaņā Baltijas čempionāta grupas brauciens notiks Lietuvas pilsētā Paņevežā. Pilnīgs līdzenums Paņevežā, bet tajā pašā laikā atkal cita tipa braucējiem ļoti priekšrocības sacensības. Līdzenums ar finišu saprata Bruģakalnā nelielā. Grupas braucienā, protams, mērķis ir uzvarēt, kā jau vienmēr. Būs ļoti saspringti tādā ziņā, ka, ja nav kalni, tad sacensības ir daudz grūtāk kontrolēt. Apkārt ir daudz pļavas, kas nozīmē, ka, ja ir vējaina diena, vējš var būt ļoti liels faktors. Nākamgad Baltijas čempionāts notiks Igaunijā, bet 28. gadā Latvijā. Tas man ziņās arī viss, lai mums visiem jauks vakars. Mētā.